20. gadsimta sākumā Krievijas Austrumāzijas kuģniecības sabiedrība ēku baseina ielā 9 uzbūvēja emigrantu poliklīnikas vajadzībām, un gadu pirms izceļošanas uz ASV tajā karantīnā uzturējās vairāk tūkstoši cilvēku. Pēc Otrā pasaules kara ēka kļuva par mājvietu skolotāju institūtam, Liepājas universitātes priekštecim. Liepājas universitātes vadība pieņēmusi lēmumu slēgt un iekonservēt tās rīcībā nodoto ēku baseina ielā 9. Bez pajumtes paliek arī Liepājas zaļais centrs. Mēs atrodamies zaļā centra birojā, kurš būtībā šādā veidā pastāv pēdējās dienas, jo mums ir dota pavēle sakarā ar šīs ēkas konservāciju izvākties, prasot domēji, varbūt viņi var kaut kur ierādīt, par cik viņi pasaka, ka vajag naudu un neko nevar ierādīt, tad mēs esam būtībā uz izformēšanas robežas. Tātad mēs turpināsim darboties bez šīs visām šīm dokumentiem, grāmatām un tam līdzīgi. Grāmatas ir sarunāts, ka mēs atdosim zinātniskai bibliotēkai 3. stāvā, viņiem jau tur angļu grāmatas ir, mums arī vairums literatūra ir angļu valodā. Par dokumentiem mēs vēl spriedīsim, kur mums palikšana vairs nekur nebūs, tad kaut kur jau pulcēsimies, bet centrs kā tāds, jā, kurā ir ārkārtīgi interesanti un būtībā pēdējais gads ir Belgrādā 2007. gads, es nezinu, kuru pēc kārtas 4. vai 7. valstu ministru apspriede, kas tur bija, un visi tie dokumenti par vidi, tie ir šeit. Un viss pārējais par ilgspējību. Te ir sistēma, te ir bērniem, skolotājiem, te ir profesionāļiem, pieaugušiem, te augšā viss ir ar dokumentiem te augšā. Nu, respektīvi, te ir tā informācija savākt tā, ja kaut kas ir vajadzīgs, te vajadzīgā brīdī var atrast. Nu, tagad viss tās izkūpēs.